Jāmeklē darbs. Nu jā, ko tu smējies? Jā, nu tik lielu algu. Izkruķīsimies. Jā, kā tu saņēmi viesnīcu, tev neviens vairs nemaksās. Liecies mierā, varbūt kādu lieku šmotku nevarēs nopiet, bet maizētu desu pietiksies garantēji. Ai, es tevi mīlu. Vienīgā škrabē, ai. Viesnīcā vairs nevarēsim izmantot numuriņu pusdienas laikā. Mēs izdomāsim, kā to kompensēt, nu. Pasta kā. Nu, es nevaru tev uzreiz tev izdomāt. Nosēc katru vienu variantu. Ok, nu, mums ir mašīna. Un tas mums patīk. Opa! Aivar? No kurienes tu? Pa taisno no lidostas. Šef, ot, dačurku nenosargāja. Viesnīcu nenosargāja, vainīgs. Esmu gatavs izciet jebkuru sodu. Tā sajūta ir drausmīga. Es pat baidos atbildēt uz telefona zvaniem. Bail, ka kāds piezvanīs un pateiks, ka ir noticis pats ļaunākais. Nu, es to negribu vēl vairāk satraukt, bet man versija ir tāda, ka Gatis gribēja Aņu pārvest uz kādu citu vietu, bet mašīnu pārtvēra. Bet ar Ediju droši vien bija pavisam vienkārši. Felsenbacheriem policijā ar savu informatoru viņi zināja, cikos Edija izlaidīs.